Mēs atrodamies saucamajā Piroksilīna pilsētiņas teritorijā, 36 hektāri, kuru kā artilērijas munīcijas un sprākstvielu noliktavu teritoriju apbūvēja 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Aiz muguras atrodas dzelzceļa rampa, lielo smago un vērtīgo kravu izkraušanas vieta. Viss šī dzelzceļa sistēma ietilpa kara ostas dzelzceļa apkops tīklos, gan šoseju ceļi, gan dzelzceļi, un visa tika pienācīgi un kārtīgi uzturēta. Mēs atrodamies artilērijas munīcijas noliktavu teritoriju papildinājumā, kaut kad 50. gadu beigās veidotā zemūdeņu torpēdu noliktavas un zemūdeņu torpēdu akumulātoru uzpildes stacijas rajonā. Un tagad tas ir pārvērsts par nelegālu izgāstuvi, kurā visi, kas vāc savus gružus no savas mājas, uzskata, ka Liepāja viņiem māja vairs nav, un atved šeit, un izgāž absolūti neiedomājamas lietas, vecus dīvānus, plastmasas atkritumus, sadzīves atkritumus, dažkārt arī no cukurfabrikas, kādreiz darbojošās, te ir atvests atkritumi, ražošanas atkritumi, un viss tas ir gadu gaitā krājies un veidojis Liepājas savdabīgo kultūras slāni. Šī vieta ir arī turisma objekts, jo te atrodas gan šīs jaunās būvas, tas ir torpēdu noliktavu, kapanieri, pazemes noliktavs, gan arī artilērijas pulvera pagrabi, kas ir celti 19. gadsimta beigās. Kopskaitā tādi pagrabi ir 6 ar ļoti lielu ietilpību. Vienā no tiem bija uzrakstīts, ietilpība ir 45 vagoni. Un toreiz pirms Pirmā pasaules kara vagonu celtspēja gan bija mazāka. Bet tomēr tie ir tādi ievērojami, varētu teikt, digeriski turisma objekti, par kuriem ne katrs Liepājas iedzīvotājs zina un ir ļoti pārsteigts, sevišķi, ja viss tas sadzīvo kopā ar tik lielu sūcību, kāda tā ir te.